Esiet sveicināti HR podkāstā. Mani sauc Ilze Medne, un šī jau ir 37. podkāsta epizode. Es pat esmu pārsteigta, ka tas notiek tik ātri, tie cipari vienkārši iet uz priekšu un paliek arvien interesantāk. Un jā, šis podkāsts ir viena no iespējām, kurā cilvēku vadības jomas profesionāļi un uzņēmuma vadītāji dzird dažādas pieredzes, dalās tajās, iepazīst jomu profesionāļus un metodas, kas var palīdzēt vēl labāk saprast un attīstīt savu jomu uzņēmumā, lai atbalstītu biznesu un palīdzētu cilvēkiem labāk justies savās darba vietās. Es esmu saņēmis ļoti daudz jautājumus no jums, klausītāji. Es esmu ļoti priecīga, ka jūs par mani atceraties vēl. Bija diezgan garš atvaļinājums, un jūs jautājāt, kad es atsākšu ierakstīt jaunās epizodes, un es pati sēdēju ar bērnu rokās un domāju, kad es ierakstīšu, kas būs un kurus cilvēkus es aicināšu. Un godīgi sakot, es arī domāju par to, vai es vispār atgriezīšos pie podkāsta ieraksta, jo vasara bija tāds labs laiks, viens lai atpūstoši, taču man tā nebija īsti tāda atpūta. Nav tā, ka es neko nedarīju, auklēju savu jau 5 mēnešu veco dēlu, Ričardu, un domāju par to, ko turpināt, kā turpināt visu to iesākto, un tas ir tāds labs laiks, lai pārvērtētu lietas, pārvērtētu to, ko es daru. Bet es varu teikt, ka es esmu ar jaunu spāru atpakaļ, jo šī ir lieta, ko es negribu atstāt, es negribu pamest to, ko es sāku, jo, pirmkārt dēļ jums klausītāji, otrkārt dēļ tā mana mērķa un misijas domāt par to, kā palīdzēt cilvēkiem, kas strādā personāla vadības jomā, kas rūpējās par darbinieku ikdienu, labāk saprast, kā viņiem attīstīt sevi, kā palīdzēt cilvēkiem, kā stiprināt to savu lomu un kā attīstīties pašiem, gan attīstīties savā jomā, gan organizācijai. Un to jau redzēsim, kāds būs izpildījums, bet es eju uz priekšu, un tiešām paldies liels jums par šo lielo interesi un iedrošinājumu darīt tālāk. Aiziet. Un šodienas saruna ir par līderību, un jā, tad es domāju par to, par ko tad mēs varēsim runāt, un tad pirmais, kas man ienāca prātā, bija, ja es domāju par līderību, tādu bosu kultūru, par ko mēs daudz diskutējam, runājam, bosi, glauni uzvelki, augstceltnes, hierarhiju, kāpnes, ar galvu rebinošu karjeru augstāko punktu, ka tu kļūsi par līderi un vadītāju, un es neteiktu, ka šie laiki jau pavisam ir garām, bet es redzu, ka tāda cilvēces renesanse ir sākusies. Ka mēs šodien runājam par tādām tēmām kā darbinieku labbūtība darba vietā, mentālā veselība, emocionālā inteliģence, garīgums, pazemība. Un uzņēmumi investē milzīgus līdzekļus, lai attīstītu tieši līderību organizācijās un izveidot tādu kultūru un vadības komandu, kurās valda uzticība vadītājiem, komandas strādā kā sinhronieši veitas pulksteņi, visi jūtas iekļauti, saprasti, cilvēki apzinās savas attīstības nozīmi, viņi spēj pielāgoties pārmaiņām un vadīt tās un paši jūtas saimnieki un atbildīgi par savu darbu. Jā, līderība ir tā, uz kuras šobrīd balstās ļoti daudz, kas uzņēmumi un uzņēmuma vadītāji un valdes saka, ka ja nav labas līderības organizācijā, tad principā mūsu uzņēmums nevar labi strādāt. Un es arī pat ikdienā strādājot uzņēmumos, strādāju ar līderības attīstību, un es sajūtu ļoti lielu tādu spiedienu uz to jomu, ka mums ir jādara viss, lai mums būtu ļoti laba līderība. Un šis vārds, šī joma ir ļoti daudz apspriesta, slavēta, pelta. Tas ir tāds īpašību kopums, par ko ļoti daudzi uzdod jautājumus, kas tad tas ir, kas tad īsti ir tā līderība. Un daudz pat īsti vēl nevar nodefinēt, kas tad tas ir. Arī runājot par cipariem, Gartner aptauja saka, aptuveni 37% no organizācijā esošiem augsta līmeņa līderiem, viņiem ir nepieciešams stiprināt šīs līderības prasmes. Kopumā vispār 40% no vidējā līmeņa vadītājiem ir zināmas problēmas līderības attīstības jomā. Es nezinu, kā ir ar cipariem, bet tas ikdienā ir redzams un jūtams, un to mēs visi piedzīvojam. Un katru gadu viens no lielākajiem HR uzdevumiem ir nodrošināt līderu pēctecības sarunas un pārskatus un garās listes, kurās ir šie cilvēki, kas nāks līderu vietā un kas tad ir tās īpašības, kuras ir vajadzīgs šiem cilvēkiem, bet tomēr uzņēmumi klibo ar šo līderības kāju. Un ko tad darīt, kā palīdzēt, kas ir tas, kas traucē izveidot šo lielisko kultūru, par kuru daudz sapņo un gadu no gada liek savos attīstības plānos? Līderība. Kā līderības kvalitāte atspoguļojas biznesa rezultātos? Tad par šodienas epizode.
Un šodien pie manis studijā ir Žanete Drone, integrālā kočinga meistare, līderības trenere un meditācijas skolotāja, kur mācās vēl šo arodu. Un Žanete ir integrālā kočinga meistars līderības trenera biznesa skolā, kas ir numur 1 pasaulē INSEAD. Domāju, ka visi būs dzirdējuši šādu skolas nosaukumu, tā atrodas Francijā. Un tur mācās pasaules līmeņa līderi, kā arī organizācijas attīstības centrā Spring Valley Latvijā. Viņa arī izstrādā šīs līderības programmas un māca. Un ko citi saka par Žaneti? Pirms tu sāc runāt, tad parasti es mazliet papētu par to, ko tad cilvēks saka par to cilvēku, kurš pie manis šeit ir. Tad tu esi cilvēks, kurš ir ļoti daudz palīdzējis saprast par sevi un domāt par savu pašattīstību. Tā saka kāds no cilvēkiem. Tu esi iedvesma ar piemēru, tu rādi savu dzīvi, kā to var dzīvot, arī ar tādu līderības piemēru. Un viņas mācības nav spēlēšanās smilškastē, bet intensīvs darbs ar sevi. Tu esi harizmātiska personība. Tad es no savas puses varu teikt, ka arī es tavās mācībās esmu nedaudz raudājusi, nedaudz šķīkstējusi, un man šķiet, pēdējās no mācībām, kurās lija nenormālas lietas, un es stāvēju savās plašķa biksēs pie Daugavas un domāju, kāpēc man tas ir vajadzīgs, priekš kam šis viss ar mani tagad notiek, tās taču ir tikai mācības, tas viss ir kaut kāds teātris, bet nē, tas bija stāsts par mani, un tā ir tā rūdīšanās ugunī, ūdenī, bet grūtībās. Jā, es ļoti priecājos tevi šeit redzēt, Žanete, un sveicināt HR podkāstā. Jā, sveiki, Ilze. Man liekas, mēs neiziesim no šejienes šodien, ņemot vērā tēmu. Jā, tēma gara un ievads arī garš, un pirms es sāku runāt par līderību, es lasīju tavu bio mājaslapā, un tu audzē bites, un tu arī tikko atnāc pie manis ar medus podu, un es velku paralēlis ar šo, tu strādā ar augsta līmeņa vadītājiem, un tu audzē bites, vai tu vari paraksturot šo darbu, ko tu šobrīd dari? Ar bitēm? Ar bitēm. Ar bitēm, jā, nav tik vienkārši ilgu laiku, es domāju, es dzīvoju tādā pašapmānā, ka tas ir mans hobijs. Un patiesībā tikai šogad, pēc 13 gadiem, kopš es darbojos ar bitēm, es sapratu, ka tas ir vēl viens veids, kā es savu dzīvi mēģinu padarīt ļoti produktīvu. Tas nav stāsts varbūt par tādu nemitīgu rosīšanos un nespēju vispār būt, bet kaut kā man bija šķitis, ka tas ir mans hobijs, bet tas ir vēl viens darbs. Es beidzu savas lietas vai nu šeit Rīgā vai Parīzē, tad es uzreiz dodos uz laukiem, atrotu piedurknes, uzvelku zābakus un dodos vai nu dārzā vai dravā. Līdz šajā gadā es beidzot sapratu, tas nav hobijs, tas nav nekas neliederīgs, tas atkal ir kaut kas liederīgs. Un faktiski pie bitēm es nonācu arī tādā emocionālā dzīves brīdī, aizgāja mans vectētiņš, un es tajā emociju uzplūdā visiem radiem apsolīju, ka bites vienmēr dūks, kamēr es šeit būšu šajās mūsu mājās, un likās tā skaisti, un mēs esam saraduši, un tā ir arī tā lieta, kur es redzu patiešām arī to rezultātu, jo tā burka ir plauktā, es viņu varu apčamdīt, es viņu varu tev atnest, uzdāvināt, un, jo lielākoties jau vakar es skatījos Facebookā, kur tu biji arī informējis par mūsu sarunu, un kāda sieviete bija ierakstījusi, kāds ir bijis viņas, teiksim, tas, ko es esmu darījusi, iespējas uz viņu, un to burku es ļoti bieži neredzu. Tā, ka to izlasīt un ieraudzīt ir tas pats, kā paņemt rokās to medus burku un saprast, jā, tas ir mūsu kopdarbs. Viņas dara lielāko darbu, es jau tikai palīdzu tam notikt, jā. Jā, tur arī vilks paralēlis ar darbu ar šiem te vadītājiem. Par to cilvēku, kurš bija ierakstījis, tā bija Karina Kulberga, un ļoti interesanti, ka tiešām viņa saka, ka tas palīdzēja viņai virzīties uz priekšu, un bites nerunā, bites nāk un nes tos putekšņus un veido to medu, un tad ir tas rezultāts, bet jā, cilvēki pasaka, un tas ļoti, silda sirdi. Paralēli ar augstu līmeņa vadītājiem, tomēr es teiktu, mans brālis arī audzēja bites, un es redzu, ka viņas nevienmēr klausa
tāds riktīgs ganāmpulks. Jā, biežāk neklausa un droši vien arī nav jāklausa. Ja, drīzāk ir kaut kā mums jāatrod tas veids, kā mēs sadarbojamies ar to dabas ritmu un iemācamies nolasīt to, kas notiek kontekstā un saprast, ka nevienmēr tas, ka es atveru pavasarī bišu stropu un tur nekas nav palicis pāri, tas nevienmēr nozīmē, ka es esmu štruntīgs biškops. Ja mēs ļoti vienkāršojam realitāti, un mēģinām pateikt, tas ir tas, es esmu pie tā vainīgs, vai vainīgi bija sliktā ziema, ja atkal tur mana līdzdaļa nebija nekāda. Es domāju, tā ir brīnišķīga metafora, jā, ko tu piedāvā. Tas var ļoti daudz ko mācīt tiem cilvēkiem, kas strādā ar līderību, un arī tiem, kas paši mēģina sevi attīstīt šo te. Jā, mēs arī tālāk runāsim par to, kam tad vispār mācības un priekš kam tas ir jādara, kas tie pa treniņiem, jo bite pēc būtības dara savu darbu, līdz viņi nomirst. Viņa vienkārši dara, tad viņai izņem šo medu, viņa turpina darīt, viņu kāds apdullina, un tad viņa iet un meklē, un viss atkal ir tukšs, un viņa vienkārši turpina darīt. Un es domāju, ka līderība ir tieši tas pats, visu cauru savu dzīvi darīt. Nepadoties, strādāt ar sevi, lai arī cik tas traki izklausās, ja, kādam, kurš tikko tagad sēž pie savas, pie pārdomu lapas vai iet šajā pozīcijā vai darīt to darbu, tad jā, tas ir darbs ar sevi nepārtraukti. Un palikt uzticīgam tām savām vērtībām. Es domāju, tas atkal ļoti trāpīgi sasaucās. Skaidrs, ka ja mēs pārāk, burtiski to bišu metaforu paņemam, skaidrs, tur ļoti daudz, kas arī nežēlīgs, ja kā mēs atņemam viņām medu un tā tālāk. Un tāpat laikā es domāju, jā, viņas paliek uzticīgas tam savam uzdevumam, neskatoties uz to, ka atnāk kāds nejauks cilvēks un viņām atņem to, ko viņas ir saražojušas, viņas turpina. Un es domāju, atkal metaforiski tas ir ārkārtīgi svarīgi to apzināties, ka tā būs, uzņemoties līderību, tā būs. Ja, kāds var atnākt to medu atņemt, varbūt visādi apstākļi, bet tā nepadošanās, tādā ziņā, ka savu vērtību ziņā, turēties pie tā un visu laiku eksaminēt sevi, vai es aizvien esmu uz tā ceļa ar tām idejām, ar tām vērtībām, ar kurām es nāku un ar kurām es sāku, vai es aizvien esmu uzticīgs tām. Man liekas, tur tā metafora ļoti labi iederās. Arī attālinātais darbs tur parādās. Principā es prom, bet tad atgriezies savās stropā. Jā, bet lai mēs nepaliktu bišu stropā, tad vēl viena no metaforām, teiksim, mēs tā varētu paplašināt uz sašaurināt tēmu iet pamazām, tad vēl viena no metaforām, kas man riktīgi tā dziļi trāpīja, skatoties arī uz šīs dienas laiku, kurā mēs dzīvojam, kurš nav, es teiktu, ka viņš ir unikāls savā ziņā, bet te pašā laikā pārmaiņas notikuši nepārtraukti visu laiku, un cilvēki ir dzīvojuši pārmaiņās, vienkārši šobrīd tas kaut kā, ar sociālajiem mēdījiem, ar to iespēju komunicēt, ļoti spēcīgi parādās, ka cilvēki saka, jā, tagad ir neparedzami laiki un arī laikapstākļi ārā, un neko nevar īsti zināt, tad tas, ko tu biji rakstījusi, ir, ka es redzu, ka mēs kā civilizācija beidzot patiešām esam ietriekušies betona sienā. Ko tu ar to domā un kā tu vari šo savilkt kopā ar to mūsu tēmu šodien? Jā, es redzu ārkārtīgi ciešu saikni starp to betona sienu un līderību, un es domāju, ka viens, kas strādā ar cilvēkiem un mēģina cilvēkus kaut kur vest kādā virzienā, ir skaidrs, ka vērts apskatīties, ko vispār sabiedrība domā un kā viņi uzticās, kādu mandātu viņa dod līderiem šodien. Pēc visdažādākajiem datiem mēs varētu skatīties pasaules barometru, mēs varētu skatīties apvienoto nāciju ciparus, kas katru gadu mums ir pieejami gan par uzticību un tā tālāk, un ka ir milzīgs procents, apmēram 70% sabiedrības, kas uzskata, ka
teiksim, vainojams pie tā, ka mēs esam ietriekušies tajā sienā, ir tieši tādas alkatīgas līderības esamība, vai vispār līderība kā tāda, vai labas līderības trūkums, un par to betonu sienu es uzskatu jebko, tas, kur mēs paskatāmies, kur mūsu pirkstu nospiedumi ir atrodami, vai tās būtu iznīcinātās dzīvnieku sugas, vai tie būtu ārkārtīgā nevienlīdzība, kur 1% planētas iedzīvotāji, viņiem pieder tikpat, cik pārējiem 99. Mums vienkārši pat neiedziļinoties, skaidrs, ka tur kaut kas nav kārtībā ar līdzsvaru, ja, un līdz ar to es domāju, ka absolūti tur ir tieša un ļoti cieša saikne starp to, kur mēs esam, tai realitātei, kura mums nepatīk, ja darbam ir zudusi lielā mērā jēga, ja cilvēki iet vienkārši un grib saņemt mēneša beigās algu, un tad viņi dzīvos, ja, un daudz dažādas lietas, ja, kas notiek ar mūsu veselību, cik labi mēs sevi pazīstam, par ko mēs turam pārējos cilvēkus, kāds mums vispār ir kontakts ar pasauli un dabu, vai mūs uztrauc tas, kas notiek dažus tūkstošus kilometru tālāk. Tas viss liecina par to, ka mums trūkst laba līderība, mums trūkst tie un tas, kas mums varētu mazliet labāk palīdzēt atkal atcerēties, kas mēs paši esam, kas ir citi un kas ir pasaule, un kā tas viss ir vienots. Tā, ka tur man nav jāpievelk aiz matiem, es to izjūtu savā vēderā ļoti cieši, ka tas tā ir, tā saikne tur ir. Vai ne, es arī to ļoti jūtu. Es nezinu, varbūt visi nejūt, bet es pieļauju, kad ja kāds nejūt varbūt tik dziļi, viņš domā, kaut kas īsti nav kārtībā, kāpēc uzdod tādus jautājumus, kāpēc cilvēki uzdod tādus jautājumus, kāpēc pēkšņi pasaule mainās tādā veidā, kāpēc cilvēki sāk uzvesties tā, kāpēc mēs sākam runāt par šiem jautājumiem. Man dažreiz liekas jocīgi, ka cilvēki nepievērš uzmanību kaut kādām lietām, kas ir acīm redzamas. Liekas, pagad ej pa ielu un tev tur ir miskas, kā tu vari to tā kā izlikties, ka nav. Jā, varbūt arī tas ir kaut kāds vecums, es nezinu, es teiksim, nevaru paiet garām, es tur man pa kājām mētājās pudelis. Tas tā pilnīgi tā triviāli, ka tu vienkārši pieeji un pacēlēji, tā. Un viss ir arī piebilstot tam, ko tu saki par vecumu, viss ir arī process, vai ne, un ir jāņem vērā, ka viena tāda, man liekas, avots, kur ceļās daudz nelaimes un pārpratumi, ir tā realitātes vienkāršošana, ka realitāte ļoti, ļoti, ļoti kompleksa, pat ne sarežģīta. Ja mums lietas būtu sarežģītas, mēs būtu zirgā, bet tā ir kompleksitāte, un tad, kad es mēģinu skaidrot, ar ko tas atšķirās, ja, kas ir sarežģīts, sarežģītam tāpat var atrast risinājumu, ja, tur man kaut kas klaba mašīnas ritenī, es ar to nevaru tikt galā, bet es zinu, ka būs kāds, tam risinājumu tur jābūt, bet kompleksitātei nav tāda viena risinājuma, jo mēs varam tikai mēģināt apjaust un saprast, kas notiek, jo esam iesaistīti mēs, tas tāpat ir daudz skaitlis, ja visi, kas daudz maz ieklausās sevī, dzird to 1000-balsīgo kori un īsti nesaprot, kurš tad esmu es un kas tur vispār notiek un vai es vispār esmu psihiski vesels, ja, un pārējie un konteksts un visas šīs lietas, un mēs vienkārši mēģinam lietas kaut kā novienkāršot, ja, un liela daļa nelaime ceļās no tā, ka mēs pasakam, vai tā ir audzināšana, vai tas ir vienkārši kaut kāds muļķis, kas tur to paspēr vai nospļaujās zemē vai vēl kaut ko, bet kaut vai apziņas attīstības stadija, ja, kurā šis cilvēks ir un kur mēs vispār kā sabiedrība esam, kas ir svarīgi, ja, tā pati audzināšana, mūsu raksturs, mūsu simtiem dažādas šķautnes, kā mēs varētu paskatīties un tikai tad vērt vaļā muti, un paši mēģināt kaut kādu secinājumu radīt. Tas arī lielā mērā tas līderu uzdevums, kā es to mēģinu sev formulēt un citiem ir saprast, kas notiek. Un jo vairāk man ir šo lēcu, caur kurām es varu skatīties, jo arī precīzāk mana intervence tajā realitātē. Teiksim, ja es esmu labs ārsts, tad man ir ļoti daudz instrumenti un kā es varu tā lāzeri precīzi trāpīt tam, ko es tur gribu sasniegt. Ja pretējā gadījumā, man ir tikai āmurs un es visur redzu naglas un maucu pa tām naglām. Jā, negribētu būt ceļā tādam, bet tā tas arī ir.
Bet runāsim par tavu pieredzi un runāsim arī par to, ko tu esi darījusi un cik daudz cilvēkus satikusi un daudz un dažādus cilvēkus tu esi satikusi, tad tev ir ļoti liela pieredze darbā ar uzņēmumiem, tu esi satikusi daudz un dažādus vadītāja lomā esošus cilvēkus, arī līderus, pasaules, globāla līmeņa līderus, strādājot INSEAD, un tu esi piedzīvojusi, ar ko tad šie cilvēki atšķirās, bet būtības mans jautājums ir par to, vai par līderi piedzims, vai par viņu tomēr top. Tas ir klasisks jautājums, ko man uzdod ļoti daudz klausītājs. Kā tu tur īsti ir? Kļūst vai top vai piedzimst, jo tur jau pamatos cilvēkiem ir kaut kāda pieņēma par to, ka līderis ir daudz un dažādi vēsturē zināmi tēli, un tad ir tas, kurš skaļāk bļauj, un tad ir šodien mums ir influenceri un viedokļu līderi, un viss beigā rosolā sakūlies. Tā kā varbūt var mazliet pašķetināt par to ar savu pieredzi un ar konkrētiem piemēriem. Jā, vispirms es gribu teikt, ka tas, ar ko es strādāju un ko es arī, ja varētu tā teikt, pētu un visu laiku turpinu par to mācīties un saprast un arī savu pieredzi analizēt, jo es arī gūstu praktisku pieredzi. Es neesmu tas treneris vai pasniedzējs, kas ir teorētiķis, kaut gan teorijai nav nekāda vaina, un ļoti bieži arī ar to nākās sastapties, ka cilvēki saka, bet tā ir tikai teorija, un tad es prasu, no kur rodas teorija. Skaidrs, ka ir brīnišķīgi cilvēki, kas vēlas vienkārši kvantificēt pārējo pieredzi. Vai tas gadījās tikai Ilzei un Žanetei, vai izrādās varbūt vēl miljonam cilvēku ir tāpat, tur rodas tā teorija, jums dod labu karti, ja? Bet tādā ziņā ne teorētiķi, kā arī bauda to praktisko līderības pieredzi un mans fokus, un arī Francijas skolā strādājot, mūsu fokus ir process līderība. Nevis līderis, bet līderība. Un, manuprāt, un mūsuprāt, tas daudz labāk un precīzāk raksturo, kāpēc tie jautājumi arī, ar kuriem tu sāki, ja kā tas ir, kā tas nākās, ka ir šā un ir tā, ka ja mēs apzināmies, ka tas ir process, tas nozīmē kaut kas plūstošs starp diviem cilvēkiem vai starp cilvēku un grupu, ka, respektīvi, man ir tā vēlme, kur mēs varētu runāt par līderi mazliet, ja, bet līderība ir mana vēlme kādu grupu kaut kur vest, bet tās pašas grupas labā, lai tai grupai es palīdzētu realizēt kaut kādu lielāku potenciālu, ko viņa pati, teiksim, kā grupa tur savā tikai bites, bez tās bišu mātes varbūt nespētu saorganizēt, ja, tā ka, un tai grupai mani ir jāautorizē, respektīvi tas ir tāds mandāts, es viņu gribu, es esmu apņēmies to darīt visādu iemeslu dēļ, bet tā grupa ir gatava mani pilnvarot, mēs tev uzticamies, tu mūs ved, un nereti mēs izmantojam tādu brīnišķīgu, man liekas, tā ir tik fantastisks teiciens, ka istaba ir pilna ar līderiem, bet nav līderības. Ja, ka viens otram negriež ceļu, ja, un stāv visi durvīs un spiežās, un to es novēroju ik katru reizi, jo tas veids, kā es strādāju, ir šo te mācīšanās no pieredzes, tur, kur to arī dabūju, kā nabadziņš stāvēt lietu un mirkt un dusmoties un parādīt savu nepieķemmētu versiju. Jā, to ļoti labi atceros. Jā, bet kā savādāk, tas ir par to, ka mēs palīdzam mācīties un saprast, kas ir tas process, ja, un tiešām padomāt, ka līderība nav kaut kāds monopols līderim vai kādam vadītājam. Līderība uzņemās arī apkopēji, kad viņi nāk uz darbu, viņi pamana, ka tur ir kaut kas ārpus viņas, teiksim, viņa tās robežas mazliet pārkāpj tādā ziņā, ka viņa redz un jūt, ka varbūt šī ir tā lieta, kuru viņai vajadzētu savākt vai sakopt. Vai vienalga, mēs redzam, kaut kas notiek, tu teici, tu ieraugi miskasti uz ielas, tā ir līderība, ja, un bez tava oficiālā amata, tu esi Ilze, kura vienkārši uzņemās, kur ir sētnieki, kas tad tagad notiek? Jā, tieši tā, un tāpēc, man liekas, tas mazliet paskaidro vairāk, kā tu to manu darba fokus, tiešām līderība kā process. Un līdz ar to, diezgan lielā mērā dabiski atkrīst tas jautājums par tiem dabiski dzimušajiem un nedabiskajiem līderiem, jo, ja tiešām būtu tādi universāli līderi, apveltīti ar brīnišķīgām spējām un zināšanām, tad mēs viņus varētu likt no vienas organizācijas otrā, un viņi tur vienkārši izpildīt brīnumu lietas. Bet mēs zinām, ka vienā organizācijā šis līderis ir bijis ārkārtīgi veiksmīgs, ja? Un viņš aiziet uz citu organizāciju, un viņš pēc
pusgadi projām, jo, nekas nesanāca. Ja? Kāpēc tā? Protams, cilvēkam ir rakstura īpašības, kas to līderības uzņemšanos padara vienkāršāku vai dabiskāku un tā tālāk, bet es teiktu, ka es aicinātu domāt par līderību kā procesu, ja? Jo, teiksim, šī te vēlēšanās kvantificēt kaut kādas īpašības un nesmējies, bet ir bijuši laiki, kad, ir mērīti arī galvas apkārtmērs, cilvēkiem, jo labam līderim galva ir tik un tik centimetru. Nopietni, jo tas ir nācis no, kā tu labi vari nojaust, no militārās jomas, jo tur jau mēs pieredzējām tos heroiskos līderus, kas zirga mugurā jāja pa priekšu, un tad mēs mēģinām saprast, cik viņš garš, kad viņš ir, kas ar viņu ir noticis, un tad mēs varētu meklēt līdzīgus cilvēkus. Bet mēs esam pilnīgi citā laikmetā šobrīd. Tas vienkārši vairs nav patiesība. Jā, mēs saprotam daudz labāk. Baigi interesanti, tu pateici, man uzreiz ienāca prātā tās visas nenormāli daudzās grāmatas, kuras sarakstītas ar 5 veiksmes likumiem, un veiksmīgs cilvēks dara tā, un jaunieši, teiksim, viņi dzīvo pēc tā piemēra, viņi grib būt arī veiksmīgi, es teiktu, ka šodien izteikti viņi grib sekot kaut kādam vienam piemēram, mēs visi gribam kaut kam sekot kādā brīdī, un tad mēs aplaužamies un saprotam, ka vienīgais, kam tu vari sekot, esi tu pats. Bet tas notiek kaut kādā brīdī, bet jaunieši, un es arī nesen pētīju vienu rakstu, kurš stāstīja par Amerikas jauniešiem, kas pēc būtības maksimāli daudz mēģina atteikties no tā, kas viņiem interesē, bet sekot līdzi tiem piemēriem, kas ir veiksmīgie cilvēki, kā viņi dara, kas ir tas veids, kā viņi strādā, un tur nāk ārā šausmu lietas, tāpēc, ka viņi pilnībā atsakās no tā, kas viņiem pašiem interesē. Taču ir arī otrs tā polaritāte, ka cilvēki tomēr sāk vairāk atteikties no tā, kas viņus neinteresē, un tīrās vaļā no tiem darbiem, no tā visa, ko viņi līdz šim ir darījuši, un dara kaut ko, kas viņiem patīk, savā ziņā jūtas priecīgi par to. Un arī jautājums ir, tu pieminēji to, un arī es vairāk ar to vārdu veiksmīgs un veiksme, ka mums jāsaprot, ka mēs esam arī pilnīgi citā laikmetā veiksmes definīcijas ziņā. Ja vēl pirms pāris 10 gadiem veiksmīgs vadītājs, varam arī lietot vārdu līderis, bija izmērāms ciparos, skaitļos, ciparos, kas ir uzņēmuma kontā, kādi ir tas veiksmes rādītājs, tad mēs saprotam, ka šodien laiki ir mainījušies, un veiksmes kritērijs ir arī cilvēku labbūtība, ko tu pieminēji, kā jūtas cilvēki, vai viņi jūtas iesaistīti, vai viņi saskata jēgu, savu līdzdaļu tajā, ko viņi dara. Un trešais arī planēta, lielais lozungs, bet ļoti, ļoti reāls un taustāms, tā mūsu ietekme uz apkārtējo kontekstu. Un es domāju, tā vairs nav tāda kaut kāda marginālu, traku cilvēku vēlma, lai tā būtu. Ja mēs saprotam, ka tā pēdiņās liekot tas spiediens, maigais spiediens jau ir brīnišķīgs un tādā ziņā, ka mēs redzam, ir daudz dažādas arī lielas, pasaules domu veidojošas organizācijas. Ja arī tāpat mans pieminētās apvienotās nācijas, kas domā par dažādiem ilgspējas indeksiem, un tur šis ir viens no mērījumiem, un ja mēs saprotam, ka tevis pieminētie jaunie cilvēki, kuri, kā izrādās arī Rīgā, nebalso par to, lai saremontētu tiltu, bet viņi balso par savām vērtībām, es domāju, par progresīvo uzvaru, ka tas ir ļoti skaidri, redzams, ka ilgi tā nevarēs, ka cilvēki neizvēlēsies to, kas ir radīts vai kas notiek neētiskā vērtībām neatbilstošā veidā, kas nerūpējas par klimatu un tā tālāk. Es domāju, tas ir tikai laika jautājums, ka tas veiksmes kritērijs ļoti, ļoti jūtami un skaidri vairs nav nauda. Tiešām vairs nav nauda, bet te pašā laikā uzņēmuma vadītāji un HR cilvēki šobrīd klausās, viņi saka, bet mēs vēl joprojām plānos ir līderības attīstība, un tas ir viens no biznesa
tas tā ir viena no lielākajām tēmām, par ko tiek runāts, ka tas ietekmē šos te biznesa rezultātus, un arī Pasaules ekonomikas fórums runā par to, ka līderība, ka uzņēmumiem ir jāatrod jauns līderības stils, jauns veids, kā strādāt, lai pelnītu. Un, lai pelnītu saprātīgi. Es domāju, tas atslēgas vārds, ja mēs atgriežamies pie vienas tēzes sarunas sākumā, kur ir mūs aizvedusi tāda alkatīga līderība, un kā tas alkatības toksīns tiek izplatīts, un mēs viņu visu elpojam. Ja mums ir jāsaprot, ka runa jau šeit ir par pietiekamību. Tā nav tāda izvēle vai nu es esmu labs, vai nu es pelnu naudu. Un tas galīgi nav, tā ir atkal tāda izvairīšanās no atbildības un nevēlēšanās kaut ko mainīt un skatīties, kā es varētu tiešām, kā ekonomikas fórums saka, mainīt un atrast tos līderības veidus. Tas nav vai nu vai. Ir droši vien runa par apmēru, ir runa par līdzsvaru, un man liekas, tie ir tie atslēgas vārdi. Nevienam nav jākļūst nabagam, kļūstot uz tā rēķina, ka viņš tagad būs labs un rūpēsies par cilvēkiem un kontekstu. Tas absolūti tā nav. Jā, jo mēs redzam dažādus piemērus. Viens mēs varam skatīties uzņēmumiem Latvijā, bet tādi lielie piemēri jau, teiksim, šobrīd ir pieejami, visi tie dati ir mazi uzņēmumi, kas pelna miljonus, un viņi ir ātri uzauguši, viņi lielās ar saviem cipariem, tur priekšgalā ir jauni cilvēki, kas ir, izskatās veiksmīgi, bet mēs jau īsti neviens nezinām ne to līderības stilu, kādā veidā tas tiek sasniegts, ne to nodomu, ar kādu vispār šis uzņēmums tiek radīts, un te arī svarīgi ir saprast, ar kādu nodomu tas vadītājs, kurš strādā, ar kādu nodomu viņš to dara. Es to arī parasti saku cilvēkiem, kuri, teiksim, izvēlās kaut kādas organizācijas, kur strādā, tad pavēro šo cilvēku ikdienā, kas ir tas, ko viņš dara, kas ir viņa vērtības, kādā veidā viņš runā ar cilvēkiem, kā viņš uzvedās uz ielas, kas ir viņa ikdienas, kā viņš ikdienā, aizvarot durvis mājās, taču nebeidzās līderība. Tā ir tava dzīve, tavs dzīvesveids. Precīzi. Tur mēs esam pilnīgi uz viena viļņa, ka patiesībā jau tās, ko nozīmē patiesībā? Man nav tādas patiesības ministra portfels, bet mana patiesība tāda, ka tās atkal, smalkais vārds intervents, vai tā iejaukšanās vidē vai realitātē, kura līderim neapšaubām ir katru dienu, tas ir nemitīga miedarbība ar to, kas notiek apkārt. Tā kvalitāte un tas efekts ir atkarīgs tieši no tā līdera iekšējās, no tās platformas, kas ir iekšā. Tas nav par to, kas notiek ārpusē, bet tieši tas, kā viņš iedarbosies un kāds būs tas efekts, ir atkarīgs no viņa iekšējās stāvokļa, kondīcijas, platformas, vienalga sauc, kā to gribi, režīma, no kura viņš darbojās. Un man liekas, tas ir arī tāds milzīgs izrāviens domāšanā par līderību, ka tās nav kaut kādas ārēji kvantificējams lietas, vai viņam ir tik liela galva, kā mēs šeit tikko skaidrojām, bet tiešām tā iekšējā pozīcija, no kuras viņš iedarbojās uz sistēmu. Bet ja viņam ir Hārvarda un viņam ir Latvijas universitāte, ar ko tas atšķirās? Es domāju, varbūt tā iekšējās pasaules kultivēšana jau nav tik daudz atkarīga no Hārvardas vai LU. Drīzāk varbūt tās būs kaut kādi veidi, metodes, paņēmieni, ar ko es darbošos ārējā vidē. Teiksim, veids, kā es mācos sniegt atgrieznisko saiti, varbūt šajās abās vietās. Es nezinu, es pieņemu, varētu būt atšķirīgs. Kaut gan nezinu, zinu to noteikti pateikt par skolu, kur es strādāju, kur ir cilvēki nostrādājuši gadu desmitus savos amatos un ir ar visu smalko skolu diplomiem, un tā arī nav mācējuši sniegt labu atgrieznisko saiti, un to viņi mācās 60 plus gadu vecumā. Līdz ar to es runāju vairāk par to iekšējo darbu. Tas, ko mēs savā darbā saucam the work, darbs, vai tu dari darbu. Un tas darbs ir tev pašam ar sevi, un tas ir vienalga, vai tu esi piedzimis kaut kur ir iespējas studēt Oksfordā, Kembridžā vai Latvijas universitātē. Es esmu studējusi neesmu studējusi Kembridžā, Oksfordā, bet Lesteras universitātē un arī Latvijas universitātē. Un es domāju, tas manu iekšējo ceļu neietekmē. Tas ir tāds paralēls plats lielceļš, ko var iet jebkurā pasaules malā. Tas man liek domāt arī par to
personības integralitāti, ka tu esi vienots veselums, tad, kad tu sāc apzināties to realitāti, kad tu, kā saki, kā lāzers saproti, kas tur trūkst vai kur precīzi ir jāšauj, un tas nozīmē, ka dzīves laikā mēs atrodam šos te dažādos veidos atrodam šos te caurumus, kas mūsos ir, un viņus kaut kādā veidā aizpildam. Jautājums ar ko? Un tu daudz runā par šo te personības kopumu, par šo integrālo pieeju. Varbūt var mazliet pastāstīt par to, kas ir šī integrālā pieeja, varbūt kāds nav dzirdējis. Par integrālu pieeju, manuprāt, vislabāk vai, cik vien vienkārši es varētu to mēģināt sākt skaidrot no viena gala, ir par to, ka tas pretējais skatījums ir fragmentēta pieeja, ka mēs attīstam kaut ko vienu. Un te ir vietā, man tāpat kā tev ļoti, ļoti patīk metafors, jo man liekas tās tēlu bildes ļoti labi paskaidro, ko mēs gribam teikt, ka ja es salīdzinātu savu attīstību ar tādu mucas veidošanu, kur ir vajadzīgi kādi 50 dēlīši, vienāda augstuma un sastīpot kopā, tikai tad tas viss tur turēsies iekšā, ko es tur gribu glabāt, tad tā fragmentāra attīstība, liels akcents uz intelektuālu attīstību, kur visas līdzšinējās arī šeit pat mūsu sabiedrībā, un arī ne tikai pie mums, tā cilvēka attīstība no 5-6 gadu vecumā, aizmirst par to, kas tu esi un sāc kalt lietas galvā un to vienu dēli, to inteliģenci, šo te prāta, IQ mēs ļoti, ļoti attīstam, bet pārējām nepievēršam uzmanību. Bet viss, par ko mēs šeit runājam, līderība, tas ir lielā mērā ne par šo inteliģenci. Tas ir tiešām tā emocionālā inteliģence, garīgā inteliģence, ķermeņa inteliģence un vispārējais, kā es sevi visu varu likt lietā. Un tad tā integrālā pieeja ir par to, ka cilvēks ir ārkārtīgi kompleksa, daudzšķautņaina būtne, līdz galam neizdibināma un nesaprotama. Un līdz ar to, jo vairākas savas šķautnes, tas tā kā veidojot māju un ieliekot šos te armatūras stieņus, skaidrs, ka viņa būs stabila, ja tur nestāvēs viss tā man celtniecības metafora, jo šobrīd tas ir aktuāli manā ģimenē, tas nestāvēs viss, un līdz ar to viss šī dažādās šķautnes, manas emocijas, manā attiecību šķautne ar cilvēkiem, tas, kā es attiecos pret savu ķermeni vai tikai kā tādu gaļas maisu, kas man tur katru dienu neskapēc ir jāstaipa līdzi, vai arī tomēr es varētu saprast, ka ir kaut kāds iemesls, kāpēc man tik smalks, tik ārkārtīgi smalks instruments ir iedots līdzi, kuru es nedarbinu. Mana morāle, mana ētika, mans dzimums, ļoti, ļoti daudz dažādas šķautnes, ar kurām kopā darbojoties un vismaz šos 4 dēlīšus vienlaicīgi mēģinot stutēt kaut kā es te arī pat rakstīju no tā zīļu kostīmiņa, mēs varam izkūņoties vai cerēt, ka mēs izkūņosimies, ļoti tādā vispusēji, ne virspusēji, bet vispusēji pieeja, nemitīgi saprast, ka tas darbs ir, tas nekad nebeigsies, nekas nevar būt tik interesants. Tu nevar aiziet uz vienām mācībām par to, kā vadīt komandu un cerēt, ka tu tagad zinās, kā vadīt komandu. Patiesībā man šķiet, reizēm aiziet uz tādām mācībām, tu vēl vairāk nesaproti, tad kā tagad, jo tie cilvēki ir tik brīnišķīgi smalkas būtnes, kuras visas var izveidot tādu visu manā uzņēmumā. Viņi var būt lieliski dažādas personības, cilvēki, kas man var ļoti daudz ko mācīt un iedot. Un es esmu tikai te priekšā, tā, kā tu teici, autorizēts darīt to darbu, bet viņi būs tie, kas man nesīs to medu, savā ziņā. Jā. Atgādinu, ka tu klausies HR podcastu 37. epizodi, un šodien pie manis studijā ir Žanete Drone. Drone vai Drone? Drone? Latviešu uzvārds. Pats pat nepareizi pateici, Žanete Drone. Jā, bet cilvēki man zvana un saka Drone. Šodien pie manis studijā ir Žanete Drone, integrālā coachinga meistars, līderības trenere, meditācijas skolotāja apmācībā, un mūsu sarunas temats ir līderība.
Parunāsim par toksiskajām kultūrām. Viens no klausītājiem iesūtīja tādu jautājumu, ka vai laba līderība var mainīt esošo darbu kultūru, esošo kultūru komandā. Un vispār mēs varētu parunāt par to kopumā, no kurienes rodas šis te toksiskums, intrigas, zems pašvērtējums, pārāk liels svarīgums tev par sevi kā par personību, jo tādā melu kultūra izlikšanās un vai tas ir dēļ varas, jo es arī nesen runāju ar vienu cilvēku, kurš saka, ka es nemitīgi meloju katru dienu savā darbā. Es meloju sev, saviem darbiniekiem, bet mēs visi esam vadības komanda, mums vienkārši tā ir jādara. Tāds ir tas darbs, es savādāk nevaru. Un tu man gribas teikt, bet kāpēc tu to dari? Ko tas priekš tevis dod? Ko tas tev nozīmē? Ko tas tev nopērk, arī var teikt. Ko tu par to nopērc? Un es domāju, atkal bez tādas tiesāšanas, šausmīgi, ka tu tā dari. Es laikam tā pateicu, šausmi. Nē, tu teici, tev bija jautājums, kāpēc tu to dari, ko tas tev nopērk. Un man liekas, tas ir brīnišķīgi, ja mēs šo jautājumu varam uzdot, jo vēl viens, es jau te minēju, nelaimi cēloņi, ir tā totālā ziņkārības un nevis tāda urķēšanās, bet tās zinātkāras, grūti atrast to vārdu tik precīzi, tas curiosity, tas, ka es gribu saprast, man liekas, tas brīnišķīgs viens pētījums, kas ir Lielbritānijā veikts par disfunkcionālām ģimenēm, kāpēc izjūg ģimenes, tas nav tā kā... Paldies, Žaneta, par to, ko mēs līdz šim esam jau izrunājuši, un es jūtu, ka šī saruna mums vēl varētu turpināties, un mēs viņu arī turpināsim. Šajā epizodē būs 2 daļas. Pirmo daļu mēs noslēgsim šajā brīdī, un otrā daļa sekos jau nākamajā epizodē, kur jūs dzirdēsiet turpinājumu par tēmu, kas ir līderība. Tad šobrīd saku paldies tev, Žanete, un paldies jums, klausītāji. Gaidiet nākamo epizodi. Stay tuned, vai kā tur ir tas slavenais teiciens, esiet klātesoši un palieciet kopā ar mani.